Profesors Brāns Bostīts raksta liels māksla, kurš ir 12 gadām noslēdzies. Liels paldies Pēterim par to, ko viņš uzņēma. Es domāju, ka viss ir izdevies. Vērtēšanas sistēma ir tāda, ka tiek novērtēti visi vīni, viņi visi tiek vērtēti, netiek izdalīts atsevišķas grupas, jo mums, diemžēl, vīnu atvēr maz. Vīni savāc punktus, un tad finālā iekļūst 4 vīni. Un tātad finālā tas, kurš ir nopalicis, pēc žūrī vērtē vēlreiz šos 4 vīnus, un atkarībā no punktiem iegūst vīnu pirmotam, trešam, tas vīns ir iekļūst finālā, iegūst 4. vietu, tātad Ričards Ivanovs, Sauls, 2011. gada Dievs, Tvanšpēc Paskāla, Latkaiva, Rolslē. Par 3. vietu man pašam ir liels prieks, jo šeit ir tātad vīns ir veidots, jā, mākslas darbs, protams, no Dilgas vīnogām, kurām es arī ticu šajā valstī. Esam tīralīgas, izturīgas un tālāk, bet, ok, jā, nu, bet es viņām ticu, tāpēc man liels prieks, par 3. vietu ir vai Stūniņai. Jā! Tātad ar 2. vietu Sauls gads nav minēts, bet atzīmes komisija tika 2011. Bianka Mārtiņa Pakāns. 2012. gadā Latvijas vīnogu vīnu konkursā. Kā es jau izrunājos, tā ir baltā vīnoga, baltais vīns. Es nezinu, ko Mārtiņš vēl teiks, jo vien arī ir no vietas Mārtiņam Pakānam. Jūs runājat, tā kā tevi pārtraukt. Tātad, jā, Sauls, 2011. gads, Ulga, Luna. Un tas mums ir jāatprojekt. Kāds ir Latvijas vīnogu vīns? Latvijas vīnogu vīns, protams, ir pilns pārlēm, jo vienkārši jau pārtīgs, tāpēc ambrīnoja nākamās jau darbs, tā apņemšanos, ar kā Latvijas vīnogu vīns, tāpēc tas spēja radīt tā, bet tas ir viens. Es būtu pārtīgumi, protams, to, ka šī amplitūras kvalitātē, kas Latvijas vīnogu ir ārkārtīgi dažādi. Mēs redzējām patiesībā paraugus, kuri ir dzerami un labdzeram, un paraugus, kurus nevajadzētu likt uz galvu. Līdz ar to tas amplitūra ir ārkārtīgi plaša. Un kas man šodien bija lielākais pārsteigums patiesībā, ka balsvīni šodien bija, tiksim tā galvasties pārāk par sarkaniem. To arī redz pēc rezultātiem. Patiesībā, tas, ka mēs redzam arī pēc citiem augstiem reģioniem, tas arī būtu tas, ko Latvijai jādara, ka principā jādara. Mēs redzam, ka tiem augstreņiem pirkstu baltu, bet varbūt sarkanie likumi nav pieejami. Vismaz pēc šī kā tā. Latvijas vīni, bet kopumā, ka jāsaka labais darbs un jāstrādā ir pilnveidošanas, jo skaidrs, ka pieredze nāks, ka laika nāks tā pieredze un arī, es domāju, ka viņiem noteikti jāpaliek vēl labāk.